Iedvesma. Sveiki, draugi! Šīs nedēļas afirmācija ir iedvesma. Iedvesma ir divu veidu – jaunatklāšana vai jau zemapziņā eksistējušu domu pārkārtošana un pēkšņa jaunu domu vai jaunu atziņu parādīšanās no superapziņas. Šī augstākā iedvesma noteikti ir daudz vēlamāka nekā zemākā, jo tā ir balstīta patiesībā, nevis iztēlē. Tomēr nevienmēr ir viegli atpazīt atšķirību starp zemāko un augstāko iedvesmu, īpaši, kad zemāko pastiprina emocijas. Kad nāk iedvesma, saņem to ar mierīgu mīlestību un skaties, vai emociju neskarts, tās impulss kļūst stiprāks vai vājāks. Mīlestība ir ūdens, kas baro patiesu iedvesmu. Tad kopā noskatīsim afirmāciju. Es nododu savas domas iekšējam mieram. Mierā es saņemu iedvesmu no augstākā sevis. Es nododu savas domas iekšējam mieram. Mierā es saņemu iedvesmu no augstākā sevis. Es nododu savas domas iekšējam mieram. Mierā es saņemu iedvesmu no augstākā sevis. Es nododu savas domas iekšējam mieram. Mierā es saņemu iedvesmu no augstākā sevis. Es nododu savas domas iekšējam mieram. Mierā es saņemu iedvesmu no augstākā sevis. Es nododu savas domas iekšējam mieram. Mierā es saņemu iedvesmu no augstākā sevis. Un tā atkārtot tikai mentāli. Es nododu savas domas iekšējam mieram. Mierā es saņemu iedvesmu no augstākā sevis. Es nododu savas domas iekšējam mieram. Mierā es saņemu iedvesmu no augstākā sevis. Es nododu savas domas iekšējam mieram. Mierā es saņemu iedvesmu no augstākā sevis. Un tātad kopā noskatīsim lūkšanu. Ak, svētais gars, tu esi visa patiesība. Tevī atrodams risinājums katrai manai vajadzībai. Iedvesmo mani tagad, kungs, parādi man, kuram ceļam sekot no visiem, kas ir manā priekšā.